Pēc 9 ar labiem un netik labiem iespējām piepildītām dienām Omānā arī mājupceļš neizvērtās mierīgāks. Atcelt lidojumu, nokavēt lidmašīnu un ceļš, kas izvērtās 30 stundu garš. Bet pirms tam, tā kā dēvs šodien nejūtās daudz labāk nekā šitās vakar, mums šodien ir tādā riktīgi mierīgā režīmā, vai ne? Jā. Mēs rīt pusīt pavadījām atpūšoties, spēlēsim grāmatiņu, tad tagad mēs piestāsim varbūt pāris apskats punktos un skatīsimies, kā tā vieta, vai ne? Un dosimies tālāk uz vēl vienu vietu kalnos, un es ļoti ceru, ka vēl būs vēl labāk rītdien, jo savādāk mēs palaidīsim garām ļoti iespējīgu haiku, tā kā, fingers crossed. Pēc vienu no 3 maziem ciematiņiem. Ja dāvim būtu spēks, mēs izietu haiku, sākot no tās pilsētiņas līdz šai, jo tur ir iespējams redzēt autentiskāku Omānas lauku dzīvi. Ir rožu lauki, ir irigācijas sistēmas, bet mēs paskatīsimies vienkārši skaistos skats. Skat arī rožu krūmu lauki. Rozes gan ir vēl tikai pavisam mazos pumpuriņos. Es ticu, ka vēlāk pavasarī varētu būt ļoti skaisti. Atbraukuši līdz Alhambras pilsētiņai, kurai līdzīgi kā vakardienas ciematiņam arī šīs te dubļu māju drupas ir ar 400 gadu vēsture. Savā starpā runājot par to, ka dīvaini, ka viņi necenšas saglabāt tās vēsturiskās vietas, ne? Jā, tā viss ir diezgan sabrucis un turpina brukt. Drupas, jā, bet tur ir diezgan liela miskaste. Tālu šeit, ja vēlies vasarā, varētu nākt nomazgāties pēc smaga darba. Jā. Tur ir straumīte, ieeja un tur apšaksties. Interesanti, ne? Publiskā vanna? Kā to noraksturot? Publiskā straumīte. Publiskā straumīte. Sākās mūsu offroads arī no šī ceļojuma. Interesanti. Oi, man bail. Tik vienkārši. Ak, Dievs. Vēl viens iemesls, kāpēc mums vajadzēja tieši šo mašīnu, vai ne? Jā, tā mēs netikt augšā. Nekādā veidā. Es laikam jau redzu mūsu viesnīciņu, kas ir vairāk tā kā viesu mājas, tā pieņem. Jo šajā reģionā nav ļoti daudz vietas, kur palikt pa nakti. You have reached your destination. Mums piedāvāja kafiju, piedāvāja arī vietējās dateles tieši no šī te ciematiņa. Dateli ļoti garšīgi, ļoti salda. Un tad, lūk, šāda te izskatās mūsu numuriņš ar skatu uz kalniem. Mums ir gulta, mums ir mazs ledusskapītis, rakstām galds. Ļoti normāls numuriņš, bija gaidījis trakāk. Jā, jo es saku, te nav kur palikt. Nekurienes vidū mums pietiekami moderns. Un tad te mums ir vēl...
Tualete, ļoti plaša. Ļoti labi. Mums, principā, te arī vajadzēja tikai pa nakti palikt. Bet ļoti jauka arī apkalpošana bija, kā es to minēju, mūs pacienāja ar tējas veidīgo kafiju un dapelēm arī vietējām. Un es īsti nespatu līdz galam, vai mums arī vakariņas ir iekļautas. Bet tās teica, ka taisa viņa bosu ģimene, tā kā viss ir svaigs, viss ir no šejienes. Nu, redzēsim. Un es pat nepamanīju to, ka mums gultas ir uzlikti gulbīši. Cik jauki. Mums numuriņā nestrādāja Wi-Fi, un viņi ir tik ļoti viesmīlīgi, tik ļoti par mums satraucos. Mēs sakām, it's not a big deal, tā kā, nekas, mēs varam citur aiziet, paņemt internetu, bet mūs upgradeoja, vai ne? Upgradeoja uz viņu labāko numuriņu. Uz milzīgu. Paskatieties. Milzīgs, skaists numuriņš. Dāvs ir ticis pie Wi-Fi. Jā, tur ir sēžamais soliņš, lai skatītos uz kalniem. Wow! Tas saulrietis noteikti būs ļoti skaists. Bet pats foršākais ir šīta lielā terase arī. Superīgi. Un tiešām viņi ir ļoti laipni, ļoti viesmīlīgi. Bija atbraucis arī, kā darbinieki teica, boss. Un viņš tiešām bija ļoti satraucies, kad mums tur ir problēmas ar internetu. Un mēs aprunājāmies arī par politisko situāciju. Un viņš prasīja, vai mums viss ir labi. Un ja kas, tad lai mēs pie viņiem vēršamies, ka viņi mums palīdzēs. Un ka viņi arī ir, un ka šī situācija arī viņus ļoti, ļoti ietekmē. Tā kā esam nonākuši tiešām tādā ļoti jaukā vietā. Paskatieties ar kādu kalnu skati, tur ir ēzelītes, tur ir kaziņas, tur ir gotiņas. Superīgi. Un tepat arī ir, paskatieties, kāda feina vanna. Brokas šeit ir vienkārši superīgs. Ļoti minimalistisks, bet ļoti labs mājas. Brokas tāds uztaisīgs tieši priekš mums diviem, vairāk, bet šobrīd mēs tikai divi tās. Jā, ļoti labi. Tu vai tur pankūcins, mums ir ola kultens, tā kā mums vienmēr ir svarīgi, lai būtu olas. Jā, tā varētu uzlikt bildi, kāds mūsējais izstāst man ar. Un tad mums uzcep arī patās virtuvē šāda pitas maizīte ar sieru iekšā un ar ļoti garšīgu suliņu. Kāda tev kafija ir? Kafija kaut kāda īpatnēja ir, jā, tā arī tā tējas kafija, bet darēs. Man šeit, ka šī vieta mums pēc visiem pēdējo dienu stresiem bija vienkārši kā dieva dāvana. Tā ir tāds miers, putniņš, čīvina, gailīts, saka, ka arī varam skatīties uz kāziņām, ēzelīti un nedaudz atslābināt mūsu smadzenes, jo tās ir bijušas ļoti uzkarsātā režīmā. Un mums arī ir tāds pa pusē labs ziņas, mēs vēl negribam tā kā neko džinksot, tad neteikt, hop, pirms mēs esam pārlikuši, bet vakardien vakarā mums uzrakstīja konsulārais palīdzības dienests par iespējamo reisu rīt no rīta, jeb šonakt naktī no Muskatas uz Bukaresti. Mēs jau aizsūtījām visu informāciju uzreiz, tā kā es saku, mēs sakojam līdz ļoti cieši, un tā kā tā ir minūšu jautājums, jo tās vietas šausmīgi ātri aizpildās, aizsūtījām visus savus pasas datus, un tagad gaidām atpakaļ ziņu ar cerību, ka mēs varētu jau rīt no rīta doties atpakaļ uz mājām, kas būtu ļoti liels atvieglojums, jo tā nākotne ir tiešām tik ļoti šeit neprognozējama. Mums ir tie lidojumi, bet vai tie notiks un kas notiks, un tās raķetes turpina lidot, tā kā es tiešām ļoti ceru, ka mēs rīt tiksim uz mājām atpakaļ pie savām princesēm, pie Mikiju, jo šis atvaļinājums ir bijis ļoti liels izaicinājums, ja to, kā es to minēju vakardien, vispār var nosaukt par atvaļinājumu, lai gan Omāna ir tiešām fantastiska valsts. Es nenožēloju tādā ziņā, ka mēs šeit esam, varbūt nožēloju to taimingu, bet ja ir iespējams atbraukt uz šejienu daudz mierīgākos apstākļos, tad es no visas sirds to iesaku, jo tā daba te ir pilnīgi kaut kas cits. Un tie iespējas, kurus mēs guvām par spīti visam fonam, tāpat tās būs kaut kas, ko mēs atcerēsimies visu mūžu, jo arī viņu viesmīlība šeit, viņa laipnums, viņas maida, tā kā tas viss
Tas viss ir tā pozitīvā zelta maliņa no šīs trakās situācijas pasaulē. Tā kā mums nav 100% vēl zinām mūsu šīs nakts plāni, tad, diemžēl, mēs haiku Dāvi atstāsim. Kādai citai reizē varbūt būsim šajā pusē. Jā, tas ir žēlīgi. Bet mēs neriskēsim braukt tagad pusotru stundu augšā kalnos bez zonas, vēl kaut kāds 2 stundas pavadīt, un pusotru stundu vēl ejam, mums ir jāgaida tā ziņa atpakaļ, vai mēs braucam rīt vai nebraucam, bet tā vietā mēs esam tagad nonākuši lejā līdz vietējai pilsētiņai, cik es saprotu, tur var noiet līdz Palmu mežam, ja to var savādāk vēl kā raksturot un paskatīties uz viņu irigācijas sistēmām, kas viņiem ir ļoti, ļoti senas. Te ir riktīgi oāze, ne? Jā, nav karsts vairāk. Ūdens un zaļums. Baigi smuki. Tie ir banānu koki, ne? Tāds labs, jā, tā kā izstās. Es kaut kā bija iedomājies, ka mēs vienkārši iesim par šo ūdens taciņu. Man liekas, par to arī var iet mierīgi. Ja liekas, ka tas ir vienkārši tāds palmu mežs, tad nē, viņi šīs palmas ir sastādījuši šādās te terasītēs. Ar domu arī, lai tas ūdens tā kā neplūst nekur tālāk prom no palmas. Bet, wow, vēl viena ļoti interesanta un unikāla vieta, manuprāt. Nu, aiziesim vēl nelielā šopingā. Jā, ka beidzot kaut ko vietējā jākšojkājas. Es domāju, ka mēs visam noteikti nopirksim kādas ziepītes. Ir pat iespēja arī nopirkt ar kamierpienu. Mēģināsim arābu pretsāpju medicīnu priekš vecvecākiem. Ok. Tāpat paskatieties, ir kaut kas, kas ir ar lapsenēm. Tad vēl mēs paņemsim lūk šādas ļoti skaistas bļodiņas. Un, protams, ka mums vēl ir arī jāpaņem medutiņš jānopērk. Teica, ka šis... Pateišu, ko ChatGPT teica par šito. Ok, šis teica, ka šis ir... Slavenais sidra koka labāk garšojošajā medus šajā pasaulē. Patīk tās ātrais iztulkojums. Karamēle, biezs, sviestains. Ok. Augsti novērtēts. Nu, mēs kārtīgi iepērkamies, pēc kāda mums liela somiņa būs. Esam atbraukuši līdz Nizvas pilsētņai un aiziesim uz vienu no iespējīgākajām arhitektūras celtnēm principā visā Omānā uz Nizvas cietoksni no 17. gadsimta. Bet kamēr mēs braucām, mēs saņēmām jau ļoti labas ziņas. Jau 50% pozitīvi. Jā, mēs saņēmām ziņu, ka mēs esam iekļauti jau reisā, sarakstā uz šo reisu. Un ar mums sazināsies tālāk Rumānijas vēstniecība, ja? Jā, tā kā tagad mums jādabūt biļetes, un tad jau izstīsies pavisam labi. Jā, tā kā ir jau tāds bišķiņ atvieglojums, bet kā es to teicu, no rīta neliksim. Neteiksim, kaut pirms mēs esam pārlikuši. Jā, daudz tas var mainīties vēl. Nu, man personīgi liekas ļoti iespējīgi, man ļoti patīk šāda veida arhitektūra. Mēs ejam iekšā aizsardzības sportā, un te ir aizsardzības mehānismi. Tātad pirmais. Te no šahtas tev lej uz galvas karstu, nezinu, piķi. Otrais, tikko kā tu esi dabūjis karstu piķi, nākamais tev ir bedre. Ok. Tā krīt iekšā, jā. Ejam skatīsimies, kas būs tālāk. Tad tu atkal dabū šito te piķi uz galvas. Dievs. Un atkal iekrīt bedre. Tā kā sapratu Trešais, jā? Tā sistēma, jā. Trešais. Piķis un lūka kombinācijā.
Es negribētu šajās starpus iekarot. Tā, 5. pēc kārtas. Oi, jāzina. Iekritījāt caurumā? Es jau iekritu, jā. Nē, no 4 izvairījies, 5. vēl dabūja. Ā. Un tad mēs nonākam arēnā. Jū. Nu, mūsu pēdējā naktsmītne, kurā mēs pavadīsim, es nezinu, 6 stundas precīzi. cerams, ka pavadīsim tikai Jā. 6 stundas. Vēl joprojām neesam dabūjuši biļetes, bet esam saņēmuši vēl vienu apstiprinājumu. Mēs esam sarakstā. Visu dienu bija klusums gan. Jā, Un tagad mums jābrauc projām. Madara beidzot izdomā nobukot labu viesnīcu. Kāda vaina bija mūsu iepriekšējā Jā, iepriekšējā bija izcils, bet pirmā salīdzinājumā ar šito ir tā kā diena pret naktē pašā pilsētā. Kas tev nepatika arī tūkstoši pie smiltīm gulēt ko, bet, nu, lūdzu, uztais mums rūmčort, ir tāds plašums. Guļam istaba ar televizoru, un viņš atgāja nedaudz banku. Tur bija līdzīgs Ļoti smuks galds, jā. stila galds. Vat paskatieties uz tām karafēm un vāzēm. Mums vienkārši ir trauma no tās pirmās viesnīcas, tāpēc, ka man tur bija slikti. Un tur bija mazs loks un bija tumšs un daudz. Smacīgs un daudz piespiedu kārtā vajadzēja arī pavadīt pusotru dienu, kamēr es atguvos. Bet vismaz mums ir pēdējās 6 stundas jaukā plašā numuriņā. Cik te arī ir jauki. 5 hours later. Tad pēdējais updates ir tāds, ka mums ir jābūt lidostā ap 2 naktī. Mēs vēl joprojām neesam saņēmuši nekādas biļetes vai kaut kādu tādu oficiālu apstiprinājumu, tikai tik, cik mums ir ēpas no vēstniecības konsulārās daļas apvienotos Arābu Emirātos. Viņi rakstīja, ka visticamāk mums vienkārši uz vietas lidostā ir jāskatās, kur ir kaut kādas zīmes par to, ka Rumānija vai Rumāņu karodziņš vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā tas izklausās bišķiņ sketčī. Bet, cerēsim uz to labāko. Satraukums ir riktīgi liels, tāpēc, ka mums ir jāatcēl šodien pārcelto lidojumu uz nākamo otrdienu. Tā kā, pirmā daļa ir izpildīta līdz lidostā, mēs esam tikuši. Lidosta ir milzīga, un mums tagad ir jāmēģina atrast kaut kur Rumānijas konsulāta pārstāvi. A little longer than a few minutes later. Rumāņu karogs ir atrasts. Mums ir bez 5:04 un izskatās, ka mēs sāksim kaut ko iepustēties. 3 hours later. Ilgākās 3 stundas, kas tika pavadīts, lai dabūtu biļetes un nodotu bagāžu. Pulkstens ir jau 8. Mēs dodamies uz lidmašīnu. Tagad pozitīvā ziņa, ka mēs ceram 3 pacelsimies, bet tik ilgs laiks pagājis, ka mums nav jāsums, vai mēs paspēsim uz lidojumu no Bukarestas uz mājām. Un mums pa ceļam laikam ir kaut kur tagad jāpiestāj Šarmelšēkā. Tagad stress ir vienkārši tik augstā līmenī visas 8 stundas. Much later. Šis konkrēti ir sāpīgi, tā ir mūsu lidmašīna. Auč. 2 hours later. Mēs mūsu ar balstu lidojam, palaidām garām par pašu iesu. Bet mēs atradām alpītīgu lidojumu līdz mājām, kas būs ļoti garš ceļš vēl priekšā. Mēs lidosim tagad līdz Varšavai, un tad no Varšavas mēs lidosim uz Tallinu, uz veselību. Un tad no Tallinas mēs brauksim mājās. Tā kā tajā brīdī, kad mēs būsim mājās, mēs nebūsim gulējuši 48 stundas. Jā, es jūtos jau vienkārši. 4 lidostās. Oi, un nervi ir bijuši vienkārši pagalam. Mēs, kad sēdējām pirktās biļetes, man vienkārši asaras bija no tā, ka tik ļoti nokaitēti tie ir bijuši. Jā, mums 28. gaits ir tāpat tās jāaizjām nopirkt ūdeni, bet ir tā. Bet mēs esam jau pusceļā līdz mājām. Mēs esam Eiropā. Tieši tā. Tas jau ir forši.
vēl pirms pēdējais posms. Stundas apmēram lidojums līdz Tallinai. Jā, tas dienas un lidostām pēdējais lidojums. Tas tiešām bija labs koncerts. Jā! Es pamodās un nesaprotu, kas notiek. Atrad jūs ceļojumā, un jūs atradāt vecākus. Viņš pirmo reizi, man liekas, ir Igaunijā, ne? Nē, viņš ir bijis Igaunijā. Jā, čau, Lāci, čau.